citreiz ir tā, ka cilvēki satiek kādu un viņiem liekas, saticis ir radniecīgu dvēseli. Tādas sajūtas rodas. Kas rada šīs sajūtas? Šeit ir līdzība ar to, ko cilvēki sauc par radiem. Tātad radi ir cilvēki, ar kuriem mēs esam ģenētiski saistīti. Tuvāki vai tālāki, teiksim, vecāki un bērni ir vistuvākā saite, un tad ir vecmāmiņas un brālēni un tālāk, bet tik un tā pastāv ģenētiskā saite. Tas nozīmē, ka kaut kur šī dzimte ir sākusies no diviem cilvēkiem, un pēc tam viņi ir savairojusi varbūt simtiem tanī dzimtā to cilvēku. To sauc cilvēki par radniecību. Tātad, ja mēs to attiecinam uz dvēseli, tad tur nav gluži gēni. Gēni būtībā ir programmas, kas organizē darbības cilvēka organisma būvi un orgānu radīšanu un tālāk šo orgānu darbības. Lūk, tur ir citos nesējos šīs programmas, viņas sauc savādāk. Un, ja šīm dvēselēm ir viens radītājs, tad var teikt, dvēseles ir radnieciskas. Tātad arī nāk no viena radītāja. Ja radītāji ir dažādi, tad dvēseles nav radnieciskas. Bet, kā mēs zinām, radniecība vēl nenozīmē labu sadzīvi kopā. Var būt tā, ka tuvākais radinieks, māte vai tēvs, un sadzīve ir pilnīgi neiespējama. Tātad uzskatu sistēma ir atšķirīga. Ja? Un varbūt it kā pilnīgi svešs cilvēks, kur nav nekādu radniecisku saišu, tātad ģenētiskas saites, un ar viņu ir tik viegli, ka ģimenē vispār nav ne ar vienu tik viegli sadzīvot, saprasties, un lūk, mēs šādos gadījumos sakam radnieciska dvēsele. Bet nevienmēr tas nozīmē, ka tā dvēsele ir tā paša radītāja. Varbūt tā, ka viņa tiešām ir radnieciska dvēsele, tad saka, dvēseles māsa, jo dvēsele sieviešu dzimtas vārds, dvēselēm vispār nav dzimuma vīriešu un sieviešu, bet par cik vārds ir sieviešu dzimtas, saka dvēseles māsa. Un tas nozīmē, ka viens radītājs, tad viņš tās dvēseles vienādi arī ir audzinājis. Tātad vairojas gudrība šīs dvēseles, vienādi programmētas ir šīs dvēseles, un tāpēc ir ļoti viegli saprasties. Uzskatu sistēmas ir vienādas dvēselēm, jā. Bet tāpat vienādi var būt programmētas dvēseles, kurām nav viens radītājs, bet viņas ir dievišķās hierarhijas dvēseles. Ko tas nozīmē dievišķās hierarhijas? Ka viņas ir programmētas ar vienām programmām pamatā, izņemot uzdevumus, jo uzdevumi gan katrai dvēselē var būt atšķirīgi, bet kā veidot sadarbību, sadzīvi ar citām dvēselēm, viņas programmētas vienādi, un tāpēc viņām ļoti vienkārši saprasties, sadzīvot. Ļoti mīļas, labas attiecības. Bet, ja dvēseles ir programmētas pretējā hierarhijā, vēlnišķajā hierarhijā, ar viņām sadzīve ir pilnīgi neiespējama. Un viņas praktiski nespēja arī savstarpēji sadzīvot. Jo tās ir tādas destruktīvas programmas, ar kurām viņas ir pilnas, kas tikai grauj viņu dzīvi, bet tad viņas tomēr atrod kaut kādas kopīgas programmas, kas viņas sasaist, un tad pārējo viņas piecieš to nesaskaņu, kas valda starp viņām. Teiksim, tas ir kā šie vienzimuma pāri. Viņiem ir vajadzīgas vienkārši šīs seksuālās attiecības, un tad viņi atrod atbilstošu pāri sev, un pamatā uz šī pamata, uz šīm seksuālām attiecībām, tad arī turās visas pārējās attiecības, bet citādi viņi var būt garīgi pilnīgi nesavienojami. Bet šo miesisko attiecību dēļ, tās programmas viņus satur kopā. Tātad vēl šeit varētu runāt par līdzību. Pieņemsim, mēs redzam, tagad ir karš starp Ukrainu un Krieviju. Ja? Krievijā neprogrammē cilvēkus tik briesmīgi, ka tur visi ukraiņi ir, teiksim, fašisti, bet Ukrainā ir parādījušās fašistiskas organizācijas, ja? Kas iespaido citu cilvēku dzīvi. Bet Ukraiņus ļoti intensīvi programmē, ka Krievi ir viņu lielākie ienaidnieki. Tur tiek aizliegta krievu valoda, pat kaut gan valoda ir jebkura cilvēka bagātība, tas ir tilts uz citu tautu garīgajām bagātībām. Bet, ja tiek aizliegta valoda, tas liecina jau par to, ka valstī notiek ļoti slikti procesi.
viena lieta varbūt nepatīk tās tautības cilvēki, viņu uzvedība, viņu rīcība, bet valoda nav ne pie kā vainīga, tas ir vienkārši saziņas līdzeklis. Lūk, un tātad mēs redzam, ka šīs divas tautas, Krievi un Ukraiņi, kas pamatā agrāk bija viena tauta, bet viņus arī viltīgi cilvēki sadalīja, pamainot mazliet izrunu, valodu, tiek beigās saprogrammēti kā tādi pamatīgi ienaidnieki un ka viņi vairs nespēja mierīgi sarunāties. Tikai tāpēc, ka viens nemāk runāt ukrainiski, otrs varbūt māk gan ukrainiski, gan krieviski, bet viņš saprogrammēts, ka krievu valoda ir ienaidnieku valoda, un viņš vairs nelieto to valodu, un kas runā krieviski, viņam ir lielākie ienaidnieki. Tātad var mākslīgi veidot šo garīgo nesadarību. Agrāk viņi dzīvoja mīļi un radnieciskas tautas, bet šobrīd viņi ir padarīti par lielākiem ienaidniekiem. Lūk, tā arī dvēseles var savstarpēji sanaidot, programmējot, ievadot destruktīvas programmas, lai sagrautu savstarpējās attiecības. Tātad, ja mēs satiekam cilvēku, kurā dvēsele nav pārprogrammēta, bet viņā ir šīs radītāja programmas pamatā, tad ar tādām vienmēr ir ļoti saskanīga dzīve, un dažreiz liekas, ka, kā mēs 100 gadus jau būtu ar to cilvēku kopā dzīvojuši un ir tik labas sajūtas, bet ir lielā mērā pārprogrammēta dvēsele, un viņa ir piepildīta ar destruktīvām programmām, ar tādiem cilvēkiem saprasties un grūti. Un vairumā gadījumu tas ir visās ģimenēs tā, ka cilvēkos ir daudz destruktīvu programmu, kas grauj viņu savstarpējās attiecības. No vienas puses viņi it kā viņus velk vienu pie otra, teiksim, dēlu pie mātes, tur meitu pie mātes velk, jo ir atkal ģenētiskās programmas, kas it kā veido šo magnētisko lauku starp šiem cilvēkiem, lai mātes nepamestu savus bērnus, teiksim, mazus, tad ir šīs programmas, kas liek to bērnu mīlēt, piesaista tam bērnam, un bērnu piesaista mātei, kā tam balstam, kas balsta to bērnu, kamēr viņš kļūst patstāvīgs. Un no vienas puses ir šie pievelkošie savstarpējie spēki, bet tad, kad cilvēki sāk runāt par kaut kādām tēmām, sadzīves tēmām, par kaut kādām valstiskām tēmām, sarunas bieži vien ir pilnīgi neiespējamas, jo viņi domā pilnīgi atšķirīgi. Un varbūt tā, ka abi domā nepareizi, bet varbūt tā, ka viens domā pareizi, otrs nepareizi, un saskaņa nav iespējama. Un tāpēc vairums ģimeņu izšķirās, bērni cenšas dzīvot atsevišķi no vecākiem, un arī pāri šķirās, jo viņi nepārzina psiholoģiju, nezin, kā tas notiek, nezin, kā pareizi veidot pārus, kā pareizi veidot attiecības. Tāpēc šie graujošie spēki ienāk cilvēku apziņā un sagrauj visu to labo, kas ir cilvēkos. Lūk, tāpēc jāuztur attiecības ar tiem, ar kuriem ir viegli sarunāties. Un to jau sauc nevis par dvēseļu radniecību, to sauc par garīgo radniecību. Jo gars mūsdienu valodā runājot ir tas informatīvais saturs, ko satur katrs cilvēks. Būtībā tās ir tās programmas, kas vada cilvēka runu, viņa manieres, viņa darbības, tad informatīvajā saturā ir visa cilvēku uzskatu sistēma. Ja? Lūk, un ja šis informatīvais saturs ir abos cilvēkos vienāds, līdzīgs, tad ir viegli sarunāties. Un tā tad, bet agrāk cilvēki teica, nevis mēs esam vienādi domājoši, bet mēs esam garīgi radniecīgi. Tātad, ja nav viens radītājs, tad tā ir garīgā radniecība, vienādi domājoši. Bet, ja ir viens radītājs, tad tā ir dvēseļu radniecība.